Labdien, mans vārds ir Mārtis Lej, esmu gastrocentra gastroenterologs. Un tēma šobrīd būtu par helikobaktēriju, par ko mēs visi daudz esam dzirdējuši, un daudziem ir viedoklis. Šobrīd mēs zinām to, ka ja vien kuņģī ir helikobaktērijas infekcija, tas rada gastrītu. Gastrītu nevienmēr mēs jūtam, nevienmēr tas rada traucējums, bet iekaisums ir vienmēr, ja vien ir baktērijas klātbūtne. Īpaši, ja pacientiem ir kaut kādas sūdzības, ir vērts noteikt baktērijas klātbūtni, un ja viņa ir noteikta, tad arī viņa likvidēt. Nav garantijas, ka šī noteikšana un likvidēšana liks visām sūdzībām izzust, bet tas ir pamatoti šajā gadījumā kā pat pirmais solis. Ja mēs runājam par gados jauniem pacientiem un gados jauniem pacientiem, mēs saprotam līdz 50–45 gadu vecumam, tajā gadījumā pat nav vajadzīga endoskopijas veikšana, ja vien ģimenē pirmās pakāpes radiniekiem nav bijis kuņģa vēzis, un baktērija var noteikti neinvazīva. Viens no pašiem labākajiem testiem neinvazīvs ir tieši helikobaktērijas elpas. Tests ir ļoti vienkāršs. Cilvēkam tiek iedots attiecīgi substrāts, ko, ja helikobaktērija ir kuņģī, tad viņi sašķeļ, un tad izelpas gaisā parādās attiecīgi šie stabili iezīmēti izotopi, kas ļauj noteikt baktērijas klātbūtni.